labrīt, labdien, labvakar vai ar labu nakti. Šis video būs veltīts miglas lukturiem, priekšējiem auto miglas lukturiem un tehniskā apskate. Kā var iziet apskati, ja ir modificēti miglas lukturi? Jeb kā vispār nevar iziet apskati ar modificētiem miglas lukturiem. Tātad visu pēc kārtas. Ar šo auto seju tehnisko apskati jau 8. gadu. Un mani nepamet sajūta, ka katru gadu mainās noteikumi par priekšējiem miglas lukturiem. Tātad, ja ir oriģinālie miglas lukturi, tad nekādu problēmu. Tātad, oriģinālie miglas lukturi, kas ir jau no rūpnīcas, tie ir veseli. Tātad, viņi nedrīkst būt aizsvīduši, nomatētu stiklu, respektīvi saplēsti. Arī nedrīkst būt, tātad stiklam jābūt veselam. Un tur ir jābūt iekšā oriģinālai spuldzei. Tātad, ja ir halogēna spuldze, halogēna, ja nu ir jaunāka mašīna, tātad LED. Bet mums jau parasti vai nu tie miglas lukturi ir izbeigušies, veci, ir mainīti, ir pirkti ķīniešu, vai vienkārši gribējās uztaisīt dienas gaitas lukturus, ievietot miglas lukturos. Kādas tad nu ir mums problēmas? Mēs parasti modificējam miglas lukturus, tur dažādi. Kāds viņš tur deg, nedeg, kādreiz ir nepareizi noregulēts, vai vienkārši viņi jau ir savu dzīvi beiguši, bet kaut kas tur spīd, un mēs viņus izmantojam kā dienas gaitas lukturus. Bet apskati ar tādiem bojātiem, nepareizajiem miglas lukturiem iziet nevar. Tātad, kādreiz, ja mēs atceramies, ko mēs darījām, vajadzēja aiztaisīt ciet, aizlīmēt, aizklāt, es nezinu, ko tik tur nevajadzēja darīt, respektīvi miglas lukturi nedrīkstēja būt. Tad pēkšņi mainījās noteikumi, ja miglas lukturi nav tā kā kaut kas ar viņiem kārtībā, vienkārši izraut vadu, lai viņi nedeg, vai drošinātāji. Tātad miglas lukturi tev ir, tie ir tātad dekoratīvs elements mašīnai. Viņš tur ir paredzēts, tātad dekoratīvs elements. Tad pēkšņi vienu gadu es nevaru iziet apskati, viņš man paziņo, ka šitie miglas lukturi nederēs, jo tur nav kaut kādi uzrakstiņi virsū. Tur kas tur, ķīniešu miglas lukturiem uzrakstiņu nav. Spīdēt viņi spīd, gaismiņu dod, bet uzrakstiņu nav. Un šogad es biju sagatavojies tā nepajokam. Jo pagājuši gadu es biju miglas lukturus atvienojis, respektīvi izrāvis drošinātājs, un pateicu, ka viņi nedeg. Bet ko paziņoja? Inspektors paziņoja, ka tur iekšā ir LED spuldze. Es saku, bet tā taču nedeg. Vienalga, tu manis pēc kaut vai sveci ieliec iekšā, bet viņa taču nedeg. Tas nekas nedrīkst būt LED spuldze, kaut vai viņa nedeg. Bet LED spuldze tur nedrīkst būt iekšā. Ieliec halogēno, iziesi apskati. Labi. Kāpēc nevar būt LED spuldze? Skaidrojums vienkārši. Tu taču izbrauksi ārā un pieslēgsi atpakaļ. Protams, loģiski, ka mēs izbraucam ārā un pieslēdzam atpakaļ. Tad šogad es uztaisīju tādus ļoti skaistus aizsegus, kaut vai miglas lukturis deg, bet viņš, respektīvi, nedod vispār nekādu gaismu. Un ko jūs domājaties? Inspektors šoreiz, viņš pasaka, ka tev ir pārklājums miglas lukturiem. Ļoti interesanti ierakstīja, es domāju, ka viņiem nav, viņi nevar ielikt iekšā tādu tekstu, ka tur būtu aizklāts priekšā zagluška vai, vienalga, aizsegs vai kas, korķis. Tāds viņiem nav, pārklājums. Es saku, bet taču tagad viņi nedeg, viņus redzēt vispār nevar. Un tur jau tā lieta, viņš pasaka, es zinu, ka tie tur ir, bet es neredzu, kādi viņi ir. Varbūt tev ir saplēsts stikls, varbūt, ka tev ir aizsvīduši viņi, varbūt tev LED spuldze ir iekšā. Tā es viņam arī pateicu. Skaidrs, ka tur ir LED spuldze. Es saku, es izbraukšu ārā, aizsegus noņemšu. Viņš saka, tā nedrīkst. Izņem tās spuldzes ārā. Ja stikli ir veseli, tu ar tādiem vari braukt. Inspektori pilda savu darbu. Viņi ir burta kalpi. Vienkārši kāds kretīns ir uzrakstījis noteikumus. Pilnīgs idiots, lai neteiktu vairāk. Faktiski tas inspektors īsti vainīgs nav, jo ja šādu mašīnu, ja viņš tā kā aizvērs acis un šādu mašīnu pēkšņi atgriezīs vēlreiz atpakaļ apskatē, viņš dabūs visticamāk rājienu. Tā kā varbūt nedusmosimies uz to inspektoru, viņš vienkārši dara savu darbu. Viņš redz, lukturis tur ir,
Viņš neredz viņu, tātad viņš nevar izvērtēt, kas tur ir iekšā, un viņam par to var būt rājiens. Bet kāds idiots ir uzrakstījis tādus noteikumus. Lukturs spīd, kā viņš spīd vienalga, tas pats ir ar numuru apgaismojumiem īstenībā, vai tur ir E4, E8, vai tur vispār numuru apgaismojums vispār nevienu nekad nav žilbinājis. Tātad, ko mēs daram? Ir vairāki varianti. Variants numur 1. Ieliekam kaut vai ķīniešu lukturus ar veseliem, normāliem stikliem, jaunus lukturus, un ieliekam tur halogēnas spuldzes, tādas, kādas tur ir paredzētas mašīnas ražotājs, jo mašīnas ražotājs ir paredzējis, teiksim, halogēnas spuldzes. Tātad, tas ir variants 1. Un viņus, ja viņi nav, atceramies, ja tie nav certificēti, izraujam vadu, nedeg. Viss nedeg viņus, vienkārši tie netiek lietot. Variants numur 2. Izņemam lukturus vispār ārā. Vienkārši, ja tas ir vienkārši izdarāms, izņemam lukturus ārā un braucam uz apskati, lukturu nav, problēmu nav. Aizbraucam uz apskati un ieliekam lukturus atpakaļ un braucam tālāk. Neviens uz ceļa nevienu neturēs un diez vai baudīs, kas tie pa lukturiem. Galvenais noregulējam viņus tā, lai nežilbina pretīm braucošos, lai nespīd acīs. Ja nu redzat, ka kāds jau katra otrā mašīna naktī jums spīdina, midžina ar tālajiem uguņiem, skaidrs, kaut kas nav kārtībā. Vajadzētu pamēģināt paskatīties, vai jūs kādu nežilbināt. Un variants numur 3. Ņemam lukturus, liekam iekšā kaut vai ķīniešu, vienalga kādus, un vienkārši neieliekam spuldzi. Ja stikli veseli, spuldзes tur nav, arī var iziet apskati. Un inspektors, viņš labi saprot, ka tu viņus ieliks atpakaļ, bet tur kaut kāds ierēdnis, kas ir izdomājis šos noteikumus, ir vienkārši tik stulbs kā cirvis, un vienkārši nesaprot to, ka ieliks tāpat atpakaļ. Faktiski pēc būtības tā. Izņemam ārā miglas lukturus, tāpēc tam kaut vilciena prožektoru varam likt tur iekšā, un neviens neko nesaka. Nu tāda tā morāle apmēram. Un tāda pamācība. Tātad, iziet apskati mēs varam, ja mēs izņemam vispār ārā, pēc tam liekam atpakaļ, ko mēs tur gribam, kaut vai vilciena prožektoru. Ja mums būs kaut kāda problēma, aizsvīduši kaut vai oriģinālie miglas lukturi, būs aizsvīduši ieplēstu stiklu, apskati iziet nevarēs. Viņus vienkārši vajag izņemt ārā arī tad, jo tādi lukturi nedrīkst būt, jo viņi ir aizsvīduši un tā tad nederēs. Tad, ja lukturs vesels, viss būs kārtībā. Jauku jums dienu un veiksmīgu tehniskās apskates iziešanu!